Gati, cik ilgi tu esi apokalipses jātnieks? Nu, visi 3 gadus ne, bišķi vēlāk. 2 gadus. Un saki, jūs daudz riteņus esat kopā uztaisījuši? Vairāk nekā es esmu dzirdējis, kad citur kāds ir uztaisījis. Skaidrs. Un kas ir, no kādas detaļas ir pašas neiedomājamākās, no kādām jūs esat kaut ko uztaisījuši? Piemēram, Edgars uztaisīja no slimnīcas gultas riteņus. Vienu riteni no 2 gultas galiem. No koka man ritenis ir uztaisīts. Wow, tas ir tiešām ļoti iespaidīgi. Saka, kā jūs pavadījāt pēdējos 3 gadus, nu tu laikam 2 pēdējos gadus. Kā gāja? Ļoti interesanti. Pasākumu visi. Aicinu mūs pazīst. Ir prieks. Daudz izstādēs jūs esat piedalījušies? Mēs slepenajās tādās pagarīdas izstādēs. Es tā pamanīju, jūs arī ar Apple datoru strādājat. Kā ir? Jūs tur taisat visāds rasējumus? Jā, tikai ļoti smalki izprojektējam, tur kas un kā, tur griešanās ātrums, rotējušie ķīlīši un tā tālāk. Tad jau tas ir pavisam nopietni. Skaidra lieta. Jums ir ideja kādu riteni pārdot? Nevar, tas ir slepenā informācija, tas pats, kas, armijas, teiksim, informācija slepenā, kuru cilvēku uzzina pēc 25 gadiem tikai. Apmēram tā kā valsts noslēpums. Labi, un teiksim, vēl viens tāds jautājums, vai, ja es pie jums kādu dienu atnāktu un teiktu, tev, Džeki, es gribu uztaisīt riteni? Nav problēma. Mēs tikai priecāsimies. Nu tad būs jānāk ciemos. Tieši tā. Super, paldies tev! Nav par ko.